Jau 30 gadus iztiek bez skūrsteņa. Viss sākās pirms 20 gadiem Ziemassvētkos, stāsta Aleksas, kad mans brālēns Kazimieras sadomāja tēlot Santa Klausu. Tā viņš tur tagad dzīvo. Jā, nu tālūk. Te ir, jā, nu. Tas būs suns, bet viņa vēl spēja ielīst 3 litru burkā. Un cilvēks brīnums, jā. Ražanu augumu viļutiet, puspratietis, nu tāds, jā, kāju īkšķu nagus sasiedams mezglā un vienlaicīgi pieplokot pie zemes ar savirpinātu puņu spēj trāpīt kaimiņu zētā un nosist pērnot teļu. Saikuraišu ciemu domas priekšsēdētājs Joņulaitis Bērzelietis ar skatienu spēju pārvietot jebkuru bērnu vismaz par 10 metriem. Par absolūto Lietuvas rekordistu zvēru spēršanas trīscīņā kļuvis Jonišķietis Kazimīrs Rikošetis, kurš sacensību klasiskajā trīsciņā peli aizspēris 49 metrus 17 centimetrus, zosi 11 metrus 9 centimetrus, bet norāvies sitiens zirgam, kurš spēris pretī aizlidinot Kazimieru nepilns 50 metrus. Rezultāts tika ieskaitīts. Nu, vēl par lidošanu. Zarasas pilsētas iedzīvotājs te nevar izlasīt kā pusnakķis, nevar saprast vārdu. Ar dabīgo gāžu spēku spēja aizlidot 3,54 metrus, kas ir pat 23 centimetriem tālāk nekā viņa 98 gadus vecais tēvs. Jauzas Bībis no Suvainiskiem 1 minūtes laikā var izraut astes 40 sapuvušiem kaķiem. Arturas Visvarjonis uzbūvējis 6-stāvu māju no kūts mēsliem. Nu, viss ir labi, tikai nedaudz sūdz par īrnieku trūkumu. Mažeiķi iedzīvotājs Žvirbuļis kārtējā izbraucienā uz Pampāļiem pārspējis savas sīvākās konkurences B Drambļinienes rekordu. Stundas laikā 687 latviešus nosaucis par zirga galvām. Tā, nu, un Viļņas reketa karalis Maigonas draudas spēja no saviem puņķiem veidot dažādas zvēru figūras. Drīzumā gaidām izstāde. Pauļus Raimondas no Palangas tikai ar skaļu balsi vien iekrauj pagrabā kartupeļus. Kad Pauļus atved sev kartupeļus, citi mājas iemītnieki ieslēdz skapī. Aleksas Svaigus jau 30 gadus iztiek bez skūrsteņa. Viss sāks pirms 20 gadiem. Ziemassvētkos stāsta Aleks, kad mans brālēns Kazimieras sadomāja tēlot Santa Klausu. Tā viņš tur dzīvo. Interesanti, viņš 30 gadus iztiek bez skūrsteņa, bet sākās tā viss pirms 20 gadiem. Broņus ķerminatorus uzstādījis jaunu pasaules rekordu. Apēdis kilogramu plūmes ar visiem kalniņiem, kilogrami speķa ar visu ādu un 1 gabalu ziepju un nav gājis uz toaleti 32,7 minūtes. Pēc tam nav gan nācis ārā 2 dienas. Gerdis Pončikus no Kaņjāris ciema 3-6 dienas bez apstājas reizes kā suns. Rekords piefiksēts ķiršu laikā, kad parasti mazdārziņos apakaļ nepazīstam garām gājēju nejauši turisti. Antanas Sāpaļus var ar kāju izšļakstīt tuvējo dīķi. To viņš dara jau kopš bērnu dienām katru vasaru. Šis ir ģeniāls. Birota Krempļinaita ar pupiem mierīgi sasit spoguli. Kažus maisas spēja izpļaut savu krekla piedurknei. Es šajā mākslā trenējos 9 gadus, kamēr sāk izdoties. Ak, cik daudz gan piespaļautu kreklu nav skapī man. Ugunsdzēsējs Gediminas Pukštas lasa tikai uzrakstus uz tetrapakā. Principā viņš nezina, kas ir sabonis un kur ir viļņa. Poškus ciemata iemītniece Renāta
Kauskiene savā lauku mājā novieto zirgu, uz tā uzceļ govi, uz tā aitu, uz aitas suni, uz suņa kaķi, bet uz kaķa bļodu sviestu un degāžas apkārt. Maiznieks Dukuris nemaz gaitis ar elpu var sabojāt pusi savas preces un aizbaidīt 98% maiznīcas apmeklētāju. Tomēr kāds nopērk. Radviļišķos dzīvo vīrs, kurš acu plakstiņus pārvelk pār zodu, bet ūsas savāž nāzīs un turklāt kabatā ieliek vāboli. Zvanu. Broņa Žerkūta uzstādījusi jaunu rekordu pirts apmeklējumos. Nedēļas laikā viņa pirtī bijusi 160 reizes. Broņa skaidro, pirmkārt es tur strādāju, otrkārt gribas jau arī izskriet uz veikalu. Klaipēdas iedzīvotājs Romualds spēja apvilkt vienlaikus 600 apakšbikses. Rekords uzstādīts nejaušais pārskatīšanās pirmdienas rītā. Ludas Čenčis tik ilgi dzīvojis Būtiņģē, ka tagad prot ar kāju noslaucīt pakaļu un izrakt bedri. Ar pakaļu? Ar kāju noslaucīt pakaļu un izrakt bedri. Nē, bet ko viņš roka bedri ar pakaļu vai ar kāju? Ne, ar kāju. Gediminas Apšļakas slēdzot durvis atslēgu nelieto. Viņš iepirka atslēgu caurumā tā, ka durvis pašas atlec līdz galam vaļā. Staņus Nažukas ar grīdas krāsu nokrāsojas 3 km asfalta ceļā no Viļņas uz Kaunas. Un Jozus pašumājas no Radviļišķiem ir ietaisījis lidmodeli nevis pudelē, bet biksēs un nosauc to par Messeršitu. Man viss. Rekordi beidzās. Rekordi. Lietuviešu rekordi mūsu melnā humora topā, un mums tad jāizdomā, kam mēs piešķirām vilnas halātu no Tehno Imex, ja? Man tik nebija Būtiņas vīrs labs ar. Būtiņas vīrs. Ludas Čenčis tik ilgi dzīvojis Būtiņģē, ka tagad prot ar kāju noslaucīt pakaļu un izrakt bedri. Nav izlikts pirdējis caurumā atslēgu. Liksim šito te, tas tomēr. Mums tā Būtiņģa arī zina, tā kā tāds tā kā hemoroīds, zina, te pat tās ir, ja? Tad, lai būtu uzvarētājs šodien Vladimirs, ja? Ar tādu pamatīgu rekordu. Ar 2 lieliem burtiem. VL Vladimirs. Jā, te jau Dukuris nemaz gaitas maiznieks ar elpu, kas bojāja savu preci. Arī nav slikti, bet tas ir Kristam Svētīk šonedēļ jau nestaigā vienā kalātā. Jā, tā kā, lai tiek Vladimiram.